Sveika, Jāni, prieks ar tevi parunāt izvērstāk par mūsu meridiānu kursu. Un tad lūdzu pastāstīja, kas tad ir meridiānu terapija un kādi ir ieguvumi gan personīgi darbā ar sevi, gan darbā ar citiem. Paldies, Aleksi, par uzaicinājumu un par sadarbību šajā kursā. Meridiāna terapija tās ir milzīgas zināšanas un sistēma par to, kā enerģija strādā mūsu ķermenī, kā tā plūst pa mūsu kanāliem un kādi ir šie dažādi enerģijas veidi, kas plūst mūsu ķermenī, kā tie ir saistīti ar mūsu veselību, ar katru atsevišķu orgānu un, protams, ar emocijām. Jo meridiāna terapija tā ir ļoti dziļa saikne ar mūsu emocionālo enerģētisko ķermeni un ar emocijām, kas ir mūsu ķermenī un kā tās plūst kopā ar dzīvības enerģiju. Akupresūra tie ir šie paši akupunktūras punkti, tikai šeit mēs izmantojam savus pirkstus un ar piespiešanu, ar pieskārienu mēs sajūtam šos akupresūras punktus un aktivizējam tos. Akupresūras punkti tie ir šie aktīvie punkti uz šī meridiāna, kas ļauj piekļūt šim meridiānam, kas ļauj šo meridiānu attīrīt, aktivizēt, pastiprināt vai nomierināt, kas kurā gadījumā ir vajadzīgs, līdzsvarot un uzlādēt. Un katrs no šiem meridiāniem iet pa pāriem. Tātad 6 meridiāni iet pa rokām un 6 pa kājām, un tie ir pāri, kā piemēram akna kopā ar žults pūsli, nieres ar urīnu pūsli. Šī enerģija, kas plūst mūsu meridiānos, ir arī emocionālā enerģija. Respektīvi, mūsu emocionālā enerģija plūst pa šiem kanāliem un arī iesprūst šajos kanālos. Un tāpēc šis milzīgais ieguvums, ko mēs varam paši priekš sevis saņemt, ir, kad mēs strādājam ar meridiāniem, mēs atbrīvojam šo te emociju sastrēgumu. Tās emocijas, ko mēs piedzīvojam savā ikdienā, tās emocijas, kas mūsos aizķerās, negatīvās emocijas, protams, lielākoties, un tās iesprūst un ir saistīts ar mūsu orgānu, arī stagnāciju, ar mūsu enerģijas stagnāciju. Un meridiāna terapija mums palīdz to ļoti vienkāršā veidā palaist vaļā, atbrīvot. Šī meridiānu un akupresūras prakse palīdz atbrīvot stresu, spriedzi, emocijas, kas ir sastrēguši ķermenī, un tas notiek vienkārši pateicoties tam, kad mums ir saskarsme ar ķermeni. Tas nenotiek kā meditācijā vai kaut kādā relaksācijā, ja mēs noguļamies un atslābinamies, vai mēs kaut ko vizualizējam un atslābinamies. Mēs bieži vien, kad esam spriedzē, nevaram tā vienkārši nogulties un atslābināties. Mēs nevaram vienkārši vizualizēt un atslābināties. Mēs jau tāpat dzīvojam galvā lielākoties. Un ar galvu, kura ir spriedzē, mēs nevaram atslābināt ķermeni, kurš ir spriedzē. Tāpēc, ņemot talkā šo te paša ķermeņa instrumentus, mūsu rokas un pieskārienu, mēs varam ļoti labi pāriet no galvas uz ķermeni, un tādā veidā tas ir lielisks instruments, lai atbrīvotu ķermeni tādā ļoti spontānā, plūstošā, vienkāršā veidā, neiesaistot mentālo darbību, kas mums jau tā ir pārslodzē mūsu informatīvajā laikā. Meridiāni ir tāda fantastiska piekļuva, piemēram, nierēm vai žultspūslim vai aknai. Tie ir tādi ļoti klasiskie orgāni, kas ir pārslogoti mūsdienās. Un tāpat ir tādi meridiāni, kas dod tādu dziļas mieru sajūtu, kā perikarda meridiāns,